О-о, мы запустились. Super. Всем привет. Jā, labdien visiem. Меня зовут Константин. Как тебя? Mani sauc Laila, un mēs runājam, ka mēs runāsim bilingvāli šodien. Да, я буду на русском. Un es tā kā latviski, bet es varu brīžiem pāriet arī uz krievu valodu. Угу. Я нет. Okay. Итак, на самом деле, если вы хотите задать нам вопросы, то вам надо следует зарегистрироваться на YouTube, и тогда можно в чате написать те вопросы, которые действительно, может, вас заинтересуют. Да? Правильно? Pilnīgi noteikti, jo mēs šeit esam tāpēc, lai jums būtu labums. Да, и будет интереснее тогда вебинар, когда вы почувствуете, что именно на ваш вопрос ответили, да? Tas tagad ir modē. Супер. Visas interaktīvās lietas, kur cilvēki paši veido saturu, ir super. Да, присоединяйтесь к нам. О, у нас уже есть зрители. Супер. О чем мы сегодня будем разговаривать? Par stresu. Es biedēšu cilvēkus. Мне кажется, у меня уже стресс. Мне надо подвигаться, мне хочется подвигаться и уже... Man arī pilnīgi noteikti. Да? Jā. Круто. Es, Konstantin, drīkst mirklīti. Es nepateicu, ka pēc izglītības es esmu ārsts, bet es nedarbojos savā speciālitātē, nedarbojos profesijā, es darbojos citās jomās, proti konsultāju uzņēmumu vadības, bet tas ir cits jautājums. Un tāpēc es šeit esmu ar tiem kroniskā stresa jautājumiem, tā reāli fiziski ķermeni. А я тренер атлетики, да? Вот, сам спросил, сам ответил. Друзья, что мы хотим вам сегодня рассказать о важности стресса, что такое хронический стресс. Но самое главное, что наши тренера на консультациях, персональных консультациях составят именно вам подходящий план тренировок, чтобы быть стрессоустойчивым. Tieši tā, Konstantīna, tāds arī ir programmas mērķis patiesībā. Jo drīkst, es jau uzreiz, es drīkstu sākt, tagad mazliet. Да, мы уже начали. Super. Nepamanīju. Es gribētu mainīt jūsu priekšstatus vai varbūt papildināt jūsu priekšstatus par to, kas tad īstenībā ir stress. Jo es esmu ļoti nogurusi no tiem stāstiem, ka jūti stresu. Konstantīna, jūti. Jā, tas ir psiholoģiskais stress. Patiesībā, kamēr mēs dzīvojam ķermenī, jebkuras reakcijas mēs pārdzīvojam fiziski ķermenī, tā ir mūsu ķermeņa pieredze. Un stress vienkāršākajā formulējumā ir organisma atbildes reakcija uz faktoriem, kas izjauc organismā līdzsvaru. Varam parādīt, Konstantīna, kā tas izskatās? Es esmu pamēģinājusi uzzīmēt. Мы можем все. Jā, tūliņ jūs redzēsiet. Tātad visi tie faktori, kas izjauc mūsu līdzsvaru, kā fizisko, tā arī mentālo, emocionālo līdzsvaru. Un šajā sakarā jautājums jums. Kā jūs domājat, vai 18. gadsimtā vai 19. gadsimtā cilvēkiem bija stress? Nu, Konstantīna. Да, конечно, стресс был всегда. Nepareizā atbilde. Nē, stresa nebija. Bet tev ir taisnība. Cilvēki nedzīvoja labāk, viņi nejūtās labāk. Bet tas, kas nebija formulējuma. Nebija vēl Hans Selye ieviesis jēdzienu stress. Mēs varam parādīt nākamajā attēlā. Es tūliņ Hans Selye ievies šo jēdzienu stress tikai 20. gadsimta 50. gados. Un viņš paņēma vārdu stress no fizikas. Un stress nozīmē nespecifiska organisma atbildes reakcija uz visiem aģentiem, kas izjauc līdzsvaru un ķermeni organismā. Un šis līdzsvaru izjaukums izpaužās vispārējā adaptācijas sindromā. Bet labi, es te pārāk jau aizrāvos. Jā, Konstantīna. Es tā kā pārlieku jau. Кто это эти агенты, которые на нас, например? Piemēram, visdažādākie patiesībā tie var būt kā psiholoģiski raksturi, ko tik bieži arī piemin. Tie var būt meteoroloģiski apstākļi, piemēram, iziesim tūliņ uz ielas, un tur būs plus 40 grādu pēc Celsijas skalas temperatūra. Mūsu organismam būs stress. Tā kā stress nav nekas vairāk kā vienkārši atbildes reakcija. Konflikts darbā, konflikts mājās, lielas slodzes un ilgstoši, jo tas, par ko es šodien gribētu pateikt vairāk, tas ir par hronisko stresu. Jo ja stress ir vienkārši atbildes reakcija, kā jūs saprotat, notiek kaut kāda sarežģīta situācija, mums tātad organismā ieslēdzas visi atbildes mehānismi, un pēc tam, kas notiek, mēs šo situāciju risinām. Un tad, kad mēs šo situāciju esam atrisinājuši,
beidzot mēs atkal esam atgriežies, kad mēs to situāciju esam atrisinājuši, tad arī organismā atjaunojas līdzsvars. Savukārt situācijās, kuras netiek atrisinātas, kuras turpinās ilgstoši vai kuras mēs nevaram atrisināt kaut kādu iemeslu pēc ilgstoši, protams, ka tās rada šo te pārslodzes fonu, to, kas tālāk veido kronisko stresu. Jo stress, kā es sākumā pieminēju vai nepieminēju, izpaužas pēc savu iedomām vispārējās adaptācijas sindromā. Varētu teikt, ka tā ir trakota novecojusi lieta, tāpēc, ka pirmo reizi tika pieminēta pagājušā gadsimta 30. gados. Bet šodien patiesībā tikai tiek gūti apstiprinājumi arvien dziļākā un dziļākā šūnu līmenī, ka tas tiešām tā arī ir. Un tajā vispārējā adaptācijas sindromā, kas notiek pirmajā brīdī, tikko mums notiek kaut kas negaidīts, pieņemsim negaidīts, patīkams vai nepatīkams nav nozīmes. Nu, kaut vai mans pieminētais izējuma ārā, tur ir plus 40 vai mīnus 40 grādiem. Давай plus 40. Nu, ok. Man arī gribās tev vasar. Un izējuma ārā, organismā viss saspringst. Organisms mobilizējas, lai mēs varētu tikt galā ar šo situāciju. Ko nozīmē mobilizējas? Tipiski stresa situācijās pirmais, kas saspringst, ir mūsu plecu, kakla josla. Mainās cilvēkam balss, ja viņš runā, jūs tagad arī dzirdat. Ja zinat mani ārpus šodienas, tad šobrīd man balss ir nedaudz augstāka un spalgāka. Tas ir tiešā veidā saistīts ar stresu. Un virsnieris izdala kortizolu, adrenalīnu, noradrenalīnu, lai mēs varētu mobilizēties un tikt galā ar situāciju un nejust tās briesmīgās izmaiņas. To, ka, piemēram, tagad piepieši tie plus 40 grādi, tas, ka ir adrenalīna un kortizola un noradrenalīna izmešana asinsritē, ļauj man nejust tos lielos kontrastus varbūt, bet mobilizēties un tikt galā ar situāciju, jo šī triāda nozīmē, ka mēs esam mobilizējušies un nejūtam ne tikai dažādas fona trokšņus kā trokšņus, bet arī nejūtam pat sāpes, pat fiziskas sāpes, lai mēs varētu atrisināt situāciju. Un pieņemsim, nu labi, Konstantin, es atgriezīšos no saviem tiem plus 40 grādiem uz tipisko piemēru, ko lieto runājot par stresu, un parasti saka, tas tikai ir bioloģisko stresu, bet kā es jums jau izskaidroju, jebkurš faktors, kas ar mums atgadās, mēs piedzīvojam pieredzi ķermenī, un tātad ne bioloģiska stresa īstenībā būt nevar. Tādā nozīmē. Tad, lūk, tipiskais piemērs, ko parasti lieto, aizbēgt no lāča. Esam ieraudzījuši lāci. 100 раз так делал. Jā. Константин, где ты 100 раз встречал медведя? Где мы живем? Oho. Super. Jā, Konstantin, bet par to tu man pēc tam pastāstīšu. Tad, lūk, organisms mobilizējas lielajiem muskuļiem pastiprināti pieplūst asinis, lai es varētu, tā kā ir iedarbojusies cīnīties vai bēgt reakcija, tātad, ja cīnīties, tad sist roku lielajiem muskuļi, ja bēgt, tad kāju lielajiem muskuļiem. Aizbēgam un viss situācija ir beigusies, pamazītiņām organismā atjaunojas līdzsvars. Bet, ja tas tā nenotiek, ja lācis skrien pakaļ, nu да, если он побежит все-таки. Kā variants, piemēram. Tad pēc droši vien kilometra 30 mēs abi būsim ļoti noguruši. Un manā organismā būs jau iestājušās principā kroniskas stresa pazīmes. Visticamāk, kas būšu izlietojuši savus rezervus. 30 km skrienot, es noteikti būšu izlietojuši savas rezervus. Bet окей, это tā par... Ну хорошо, но а если действительно нету медведя, и этот стресс нам вызвал, не знаю, там, встреча с полицейским, мы там нарушили, или, не знаю, начальник накричал, нам бежать никуда не надо, да? И что тогда? Как мы его переживаем? Tieši tas pats viss notiek, ko es nepaskaidroju. Paldies, Konstantin, tu nozīmēs šo domu. Protams, situācija atrisināsies, mēs aizbrauksim no tā policista vai aiziesim no priekšnieku kabineta un organisms lēnām iespējams atjaunos līdzsvaru. Iespējams, ja mēs neturpināsim tālāk varīties tie sulā. Bet kas notiek, galvenais jau, par galveno stresa hormonu tiek parasti dēvēts kortizols. Savu īpašību dēļ, jo tas paaugstina asinsspiedienu, sašaurinot asinsvadus. Ko tad vēl dara kortizols? Kortizols vēl dara tādu brīnišķīgu lietu, kā atslēdz imūnosistēmu. Jo tad, kad mēs bēgam no lāča vai cīnamies ar kaut ko, mums nav vajadzīga imunitāte. То есть это тот гормон, который мобилизирует нас, правильно? Pilnībā mobilizē, atslēdzot imūnosistēmu. Mozg. Arī smadzenes, bet par to es drīkstēšu pēc tam detalizētāk pastāstīt pie kroniskā stresa. Okay? Un tātad, tajā brīdī mums tiek atslēgta arī gramošanas sistēma, jo, kā jūs saprotat, ka mēs bēgam no lāča, mums nevajag neko gramot.
Līdz ar ko viss ir brīnišķīgi, organisms ir maksimāli mobilizēts, lai mēs varētu tikt galā ar esošo situāciju. Какой страшный гормон, но это ведь нормально, правильно? Он ведь должен. А если бы его не было, чтобы тогда мы были бы... Tad mēs ciestu no dažādiem iekaisumiem, jo kortizols arī īslaicīgi darbojoties samazina iekaisuma procesus. Varbūt kādu, kuriem ir bijuši operācijas, zina, ka pēc tam ārsts nozīmē pēc operācijas parasti lokāli lietot kortizolu konkrētās devās, vai arī nelokāli, iespējams arī vispārēji, jo kortizols samazina iekaisuma procesus. Воспалительные процессы, да, и даже на тренировках, если бы мужчины существовали без кортизола, бы они после силовых тренировок там умирали бы, да? Чувствовали... Būtu sliktāk, būtu grūtāk, viennozīmīgi. Ну, тут тоже хорошая вещь, так что ты меня там не всех не запугаешь. Bet tas ir tad, ja tas kortizols darbojas tik ilgi, cik viņš darbojas, un kortizola pussabrukšanas periods ir 90 minūtes, un pilnais sabrukšanas periods ir 180 minūtes, loģiski. Tad pēc 180 minūtēm mūsu organismam būtu jāatjaunojas līdzsvaru stāvoklī, ja situācija ir atrisināta, ja mēs esam aizbēguši no lāča, izgājuši no priekšnieka kabineta un vairs par to nedomājam, jo, kā jūs saprotat, jā. А если нет, то тогда снова организм выделяет кортизол, да? Jo patiesībā tas organisms kādā veidā mobilizējas. Smadzenēs hipotalāmas dod komandu hipofīzei, hipofīze sāk izdalīt konkrētu vielu, kas arī ierosina virsnieru garozā šo te hormonu, stresa hormonu produkciju un ražošanu. Un pēc tam ar atgriezeniskās cilpas palīdzību, tā kā tas kortizola līmenis asinsritē ceļas, smadzenes saņem atpakaļ signālu, ka mēs te tūliņ atrisināsim šo situāciju, un līdz ar ko vairāk netiek dota komanda ražot kortizolu. Un tādējādi kortizols pamasītiņām atkal atjaunojas normālā līmenī, un kad kortizols vairs nav augstā līmenī, tad beidzot arī mums var sākt darboties insulīns un visu šo cukuru daudzumu, ko es nepateicu pareizi. Tas svarīgais kortizola vēl viena funkcija paaugstināt cukuru līmeni asinīs, ne tikai tātad asinsspiediens, cukuru līmenis asinīs, un atslēgt imūnā sistēmu. Сахар нам нужен, чтобы убежать, правильно? Это ведь энергия. Jā, tieši tā ir enerģija, bet kamēr darbojas kortizols, nedarbojas insulīns. Savukārt insulīns ir tieši tas, kurš piegādā šos cukurus, kur tagad ir ļoti daudz asinīs, kuri piegādās to šūnām. Bet tā kā insulīns ir inhibēts, jo kortizols ir insulīna inhibitors, tad šūnas nevar saņemt šo cukuru un nevar pabaroties. И что он с ним делает? Organisms? Да. Viņš to turpina cirkulēt pa organismu, tas cukurs turpina staigāt apkārt, kamēr kortizols kritīsies un insulīns varēs darīt savu darbu. Un tad, protams, organisms pēc šāda piedzīvot pārdzīvojumu palielinās tauku rezervas, palielinās glikozes rezervas, apnesat glikozes depo orgānus, lai nākamajā reizē mēs būtu gatavi atkal šādam, lai mums būtu no kurienes ņemtos cukurus. Bet varbūt es varu pāriet pie tā kroniskā stresa, tu man šobrīd tā konstanti tikai vedini. Un tad es uzreiz pateikšu tos visus efektus. Давай, ты расскажешь про стадии, да? Про стадии? Нет, или Tad уже vairs просто... nestāstīšu vairs. Es ko jūs tad tik ļoti sestdienu saulainā dienā ņemšos? Es labāk uzreiz pie tā, tad, ja tas stress nepāriet. Хорошо. Так. Te es arī esmu uzzīmējuši zīmējumiņu. Если все-таки стресс у нас не проходит, что с нами случается? Jā, tieši tā. Kas notiek pie tā, ja tas kortizols ilgstoši iedarbojas uz mūsu organismu? Tātad cieši nervu sistēma. Es esmu uzzīmējuši praktiski visu orgānu bojājumus un to, kas notiek ar mūsu organismu. Smadzenēs samazinās pelēkās vielas daudzums tajos apgabalos, kas atbild par paškontroli. Cilvēks kļūst viegli aizkaitināms un tāds nesavaldīgs, ārēji tas izpaužās. Viņa smadzenēs vēl notiek tāda lieta, kortizols kavē un traucē neironu savstarpējo komunikāciju un samazinās spēju mācīties un spēju koncentrēties, kā arī samazinās spēju atcerēties. Tas ir saistīts ar kortizola ietekmi uz hipokampu. Tad nākamā lieta, kam es gribu pievērst jūs uzmanību, ir jau mans pieminētais imūnā sistēma. Tas ir tas mazais pimpuķītis zīmējumā virs sirds. Tas ir domāts tīmus, aizkrūtas dziedzers, kas atbild par mūsu imūno sistēmu. Kā jau minēju, tā tiek atslēgta. Tad, kā jūs redziet, sirds ir iekrāsota, domāt arī sirds un asinsvadu sistēma. No ilgstošas augsta kortizola līmeņa paaugstinās insultu riski, paaugstinās aterosklerozes risks un arī, protams, pieaug sirdslaikuma risks, tad miokarda infarkts vai kas tam līdzīgs. Gremošanas traucējumi.
Jo, kā jau es minēju, tā, ka mēs bēgam no lāča gremošana, mēs negremojam, tāpēc gremošanas sistēma tiek atslēgta. Un, kā jau jūs tikko dzirdējāt, saistībā ar augsto cukuru līmeni, tad nedarbojas insulīns, tiek kavēta insulīna izdala, un līdz ar ko attīstās palēnītiņām otrā tipa cukura diabēts. Nevelti tas cilvēks ir uzzīmēts tāds iepaļš, tiek novērot pie kroniska stresa tauku uzkrāšanās, ir īpaši vidukļa rajonā, tā saucamā riepa, jo jostsvietas rajonā ir taukšaunas, kurām ir 5 reizes vairāk kortizola receptoru nekā citur. Tāpat cieši arī mūsu reproduktīvā sistēma, jo, kad mēs bēgam, Konstantīna, kad mēs bēgam no lāča, mēs nevairojamies. Tāpēc nevajag mums reproduktīvo sistēmu uz to brīdi. Un tātad cieši reproduktīvā sistēma, un es vēlos vērst uzmanību, it īpaši sievietes pievērsiet uzmanību grūtniecības laikā, kā jūs reaģējat uz stresu, jo tas noteiks, kāpēc tam jūsu bērniņš savā dzīvē reaģēs uz stresu. Vēl nevelti tam cilvēciņam ir tās tievās rociņas un kājiņas, jo viņš tāds distrofisks mums ir, tāpēc, ka muskulīši nevar augt, kamēr ilgstoši darbojas kortizols. Ну, и причем они уменьшаются. Jā, muskulīši samazinās, tieši tā pilnīgi taisnība, Konstantīna, jo kortizols paņem tās izēvielas arī no muskulīšiem, no muskuļaudiem konkrēti. Это очень быстро расщепить белок, получить аминокислоты, тот же сахар, глюкозу, и быстро его для мобилизации, чтобы была бы энергия, правильно? Tieši tā, un vēl, bet organisms mācās. Organisms ir sistēma, kas pati par sevi mācās, pati no sevis mācās. Un tādā, es to par to, ka organisms pēc tam pamanās taukus vairs nelikt tik redzamās vietās, jo tos var ātri pazaudēt. Tāpēc organisms taukus sāk nogulsnēt ap orgāniem, ap iekšējiem orgāniem, tie tā saucamie viscerālie tauki, jo no turienes ir grūtāk tos dabūt. Un kā jūs saprotat, sporta zālē diezin vai jūs varēsiet nodabūt no taukus no iekšējiem orgāniem, jo Konstantīns man es ežu māju ar galvu piekrītoši. Jā. Vēl tam cilvēkam ir bēdīgā seiņa, tāpēc, ka cilvēks, kuram ir ilgstoši augsts kortizola līmenis, ir nomāktā stāvoklī. Nu, kā jūs saprotiet, tātad viņam ir slikts garstāvoklis, cieši viņa attiecības, seksuālā dzīve piedzīvo kritumu, viņam ir zems pašvērtējums, sākotnēji viņš bija nesavaldīgs, tad ar laiku viņš kļūst diezgan bieži vai nu trauksmes pārņemts, vai arī bieži piedzīvo skumjas. Jo tas ir saistīts ar to, ka augsts kortizola līmenis neļauj ražoties serotonīnam, kurš atbild par mūsu labsajūtu savukārt. Un vēl arī, perfekcionisti arī cieši, jo perfekcionistiem neizstrādājas tik daudz serotonīnu, lai viņi justos apmierināti ar sevi. Lūk, un te tāds ļoti nomāks, ļoti bēdīgs cilvēciņš, kurš galu galā var nonākt līdz patiešām dziļai depresijai un pašnāvības domām. Tas tā kā jau ir tā pēdējā stadija vispārējās adaptācijas sindromam, tas izsīkums, kas parasti beidzās ar individu nāvi. Tā, Konstantīna, es labi nobaidīju. Слушайте, я таких часто в 15-м троллейбусе вижу таких людей, действительно больших и с такой вот очаровательной улыбкой. Jā, un viņus var bieži sastapt visādos veselības centros, pie ģimenes ārstiem rindās bieži vien sēž, tāpēc, ka viņiem ir daudz, kā jūs saprotat, dažādas citas skaits tie paši gremošanas traucējumi. Kuņģa čūlas, 12 pirkstu zērnu čūlas, tam līdzīgi visādas nejaukas lietas. Ja? Un ko es vēl nepieminēju, kroniska stresa, saistībā ar kronisko stresu palielinās sāpes. Ar stresu biežāk tiek saistītas galvas sāpes, tas ir ilgstošās tā saucamās stresa galvas sāpes. Kā jūs saprotat, ja ir savilkta plecu kakla josla, tad, protams, ka nepietiekoši asiņu daudzums, nepietiekoši skābeklis nokļūst līdz smadzenēm, un smadzenes cieši ne tikai no skābekļa trūkuma, bet arī no tā paša cukura trūkuma, jo, kā jau es minēju, cukurs nevar uzsūkties, un tāpēc, ka tas cukurs nevar uzsūkties, es nepieminēju. Cilvēkam ir sajūta, ka viņam vajag visu laiku kaut ko ēst. Es neteikšu, ka visu laiku. Es esmu diezgan uztraukusies. Es neēdīšu neko. Tad, lūk, kā jau mēs runājam, kortizols paaugstina cukurlīmeni asinīs, bet tas cukurs nevar nokļūt šūnās, pateicoties tam, kā tiek kavēta insulīna darbība. Un tāpēc šūnas cieš badu. Šūnas savukārt sūta smadzenēm komandu, ka mēs esam izsalkušas, un smadzenes līdz ar ko attiecīgi cilvēkam sūta komandu, meklē kaut ko ēdam. Un saistībā ar kronisku stresu parasti cilvēki izjūt kāri pēc tā saucamā neveselīgā ēdiena. Gan быстрым углеводом, да? Jā, tieši tā. Un gan pēc То есть получается так, что действительно мы насыщаем себя углеводами, клетки не получают и дают команду мозг, что, слушай, мы голодаем. Да, спаси и еще нас. плохими жирами тоже. Плохими жирами. Видите, как все интересно. Un tad tādi mēs esam. Ja es kaut ko atkal savā šitajā sumburā nepateicu saulēcīgi, tad mēs vēl pie tā nonāksim.
Хорошо. Būs vieglāk, ja jūs rakstītu un uzdot jautājumus. Получается, что? Так, я захотел кушать. Ну, я просто к тому, что Лайла нам рассказывает о том, что какие проблемы кортизол у нас вызывает. Длительно. Мне кажется, кто-то заподозрил уже в себе такие, и первым делом не бежать к семейному, а задуматься, в каком он состоянии, насколько много у него стресса, или как он относится к жизни, или сколько у него в жизни обнимашек. Jā, Konstantīn, jo patiesībā, kas tad ietekmē mūsu stresa noturību? Stresa noturību ietekmē iedzimtie faktori, tādi kā temperaments un jūtīgums. Un, kad cilvēks domā, reku, tas tur viņš ir nejūtīgs kā zilods, viņam viss kā pīlē ūdens, es arī tāds gribu būt, man viss tāds ir, bet es arī to gribu iemācīties. Nu, nāksies apbēdināt, nezinu, vai tieši to jūs varēsiet iemācīties, jo jūtīgums ir iedzimtais faktors. Tieši tāpat stresa noturība ietekmē jūsu attieksmi pret konkrēto situāciju, kā arī jūsu uzskatu un pārliecības attieksmi pret dzīvi un cilvēkiem neapšaubām. Un tās ir lietas, kuras jūs varat ietekmēt. Un kā jau es minēju, kamēr mēs dzīvojam ķermenī, mēs jebkuru pieredzi piedzīvojam ķermenī. Tāpēc tāda atsevišķa kaut kur stresa, reku te gaisā stresa, tā nenotiek. Stress ir mana atbildes reakcija uz to, kas notiek. Un es varu šo atbildes reakciju trenēt divos veidos. Es varu, tātad, kā jūs saprotat, attīstīt mentāli kaut kādas lietas, piemēram, stresa noturību paaugstināt, attīstot psiholoģiskas dažādas metodas, kā mainīt savu attieksmi, piemēram, pret situāciju vai pret cilvēkiem, ja man uzskata ir tik klai neekoloģiski un man traucē dzīvot, piemēram. Vai arī es varu mainīt un palielināt savu stresa noturību caur savu ķermeni, ko arī patiesībā jūs jau darat, apmeklējot sporta Как раз хотел спросить, а при чем здесь тогда наше занятие, наш спортзал, при чем тогда стресс и физическая нагрузка? При чем она к этому? Tieši tāpēc, ka jūs jau apmeklējot sporta zāli palielināt savu stresa noturību, jūs palielināt savu organismu adaptācijas spējas, proti sirdsdarbības, ritma pātrināšanās, pēc tam atkal ritma atjaunošanās pēc fiziskas slodzes, tas pats uz asinsvadu reakcijām. Tas viss jau ir, jūs trenējat savu fizisko adaptējamību, kas tieši tāpat palielina jūsu stresa noturību, kā tas būtu. Физические упражнения – это стресс. Да? Arī tā skaitā. Ну, да, то есть влияние, то есть мы адаптируемся к чему-то, да, и то есть мы, у нас получается при физических нагрузках поднимается кортизол. Да, вначале, первые 10 минут. Да, а потом он и опускается. Да. Да? Очень и после 50 минут опять начинает расти. Угу. Окей, хорошо. Jā. И как мы тогда еще можем помочь? Tieši ar treniņiem? Да. Vai arī vēl citas lietas. Es esmu uzzīmējusi, vai ka vēl uzliksim, parādīsim, kas mums palīdz vēl atjaunot līdzsvaru. Точно, не только физические нагрузки, оказывается. Tas cilvēciņš, kurš tur tāds... Сейчас. Jā, jūs to viņi ieraudzīsiet. Tātad mēs jau tikko sākām runāt par fiziskajām notarpēm, jo, protams, ka paaugstinot savu fiziskos adaptējumības spējas, jūs palielināt arī savu stresa noturību. Atkārtošos jau 5. reizi, jo es patiešām ļoti, ļoti vēlos, lai pēc šī webināra jūs to atcerētos, ka stress nav nekas vairāk kā organisma reakcija uz notiekušo, un tā ir normāla. Nav nenormālas reakcijas. Vienkārši ir jāsaprot, kas ar mani kurā brīdī notiek un kā palīdzēt sev atjaunot līdzsvaru. Tad cilvēciņš ar pacelto kāju augšā, tas pats augstākais. Tas ir domāts fiziskie vingrinājumi, skriešana un daudz kas cits, pateicoties kam. Viena no lietām vēl bez tā, ka jūs trenējat savu sirds asinsvadu sistēmas elastību, adaptējumību palielina, jūs arī organismā izstrādājas endorfīni, un endorfīni viennozīmīgi mums palīdz atkal atjaunot organismā līdzsvaru stāvokli. Tad es esmu uzzīmējuši tādu lietu kā meditācija, arī relaksācijas tehnikas, jo, kā jau es teicu, varat iedarboties uz stresa noturību gan psihoemocionālām metodēm, mainot uzskats un pārliecības tad mentālām metodēm, vai varat to darīt caur savu ķermeni, ko jūs jau darat, ja jau jūs esat arī šeit mūsu webināra dalībnieki. Tad ir vēl viena lieta – elpošanas vingrinājumi. Man ļoti patīk elpošanas vingrinājumi. Tas ir tas cilvēks ar piepūstajiem vaigiem, ir domāts elpošanas vingrinājumi. Ko nozīmē formula 5-7 un ko nozīmē 3-2-4? 5-7-5 ir, kamēr jūs ieelpojat, ieelpojam skaitot līdz 5, izelpojam skaitot līdz 7.
Varbūt, ja jums nav vērts šis modelis, varat izvēlēties 6, 8, 4, 4, 5, piemēram, bet galvenais vērsiet uzmanību, lai izelpa ir garāka par ieelpu. Kāpēc? Tāpēc, ka ieelpa aktivizē simpātisko nervu sistēmu, un tas ir tas viss, kas mūs mobilizē. Tas ir tas, kas liek saspringt, iespringt. Kamēr izelpa ir saistīta ar parasimpātiskās nervu sistēmas aktivizēšanu, un tas ir tas, kas palīdz organismam atslābināties. Tāpēc, ja jūsu izelpa būs garāka par ieelpu, organisms saņems signālu, ka šeit viss ir mierīgi, viss ir labi, es varu atslābt, nav jāsaspringst. Savukārt tie cipariņi 3, 2, 4, tā ir pašpalīdzība akūta stresa gadījumā, ja jums ir ļoti spēcīgi kaut kas, es nezinu, nobaidījis vai kaut kas noticies, tas ir tā saucamās adrenalīna reakcijas, pēc tam noņem šī elpošana 3, skaitot līdz 3 ieelpojam, aizturam elpu skaitot līdz 2 un skaitot līdz 4 izelpojam, vēlams pat ar skaņu. Varam atkārtot to vairākas reizes, neticiet man uz vārdu, lūdzu pārbaudiet praksē, esmu pārbaudījuši, bet tiešām šī intervencija darbojas un noņem adrenalīna efekts, tās pašas roku trīces un viss, kas ir no tiem saspringtiem muskuļiem, tas pazūd. Un vēl, mēs varam atkal atgriezties, tas, kas man tur vēl ir uzzīmēts, tās nav domātas dējas, bet tas bija, sākotnē, dējas arī ir labi, bet tas bija domāts tieši tā, jo apskāvienu laikā, tas ir tad, kad mēs izjūtam patiesi draudzīgas, sirsnīgas attiecības, tādas, kur mēs varam uzticēties cilvēkam, izdalās organismā oksitocīns. Un oksitocīns savukārt brīnišķīgi palīdz samazināt kortizola daudzumu. Tāpēc mēs arī runājām ar treneriem atlētikas, ka jo jūs vairāk izjutīsiet šeit savu piederības sajūtu grupā un trenēsieties grupā un treneri jums izrādīs to atbalstu, jūs jutīsieties, kā savējs starp savējiem, jo vēl lielāks kortizola pazeminošais efekts izpaudies. Jos organisms ātrāk atjaunos līdzsvaru. Man liekas, ir brīnišķīgs vēl viens resurs līdzās fiziskām slodzēm, endorфинам un, protams, organismu. Так что, приходя на тренировку, обязательно обнимите своего тренера. Это будет не только приятно тренеру, но и вам, который поможет справиться с стрессом, да? Так? Ja vien jūs viņu par to iepriekš brīdināt, varbūt, jo varbūt ir kāds, kurš negrib, ka viņa aiztiek ar rokām. Ну, тогда он убежит, как от медведя. Jā, un būs augstāks kortizols atkal. Значит так, чтобы держать себя в равновесии, первое – это физические нагрузки, второе – это может быть медитация, да, отстранение, это даже кардионагрузка. Да, даже когда мы отключаемся от повседневных мыслей, долгое время бежим, думаем, не знаю, цветочки, любви, да? Хороших воспоминаний, дыхательные упражнения, да, и обнимашки. Un bez meditācijas arī vēl citas relaksācijas tehnikas patiesībā. Meditācija brīnišķīgi palīdz smadzeņu pelēkai vielai, tīpaši tajos rajonos, kas atbild par paškontroli. Tas ir tas, kas cieš savukārt no augstā kortizola. Vēl ir tādas brīnišķīgas lietas, kuras es neesmu uzzīmējuši. Atrašanās dabā. 30 minūtes dabā, man liekas, ka 30 minūtes bija eksperimentā, samazināja kortizola daudzumu eksperimentu dalībniekiem uz pusi. Tur bija 3 grupas, viena grupa nedarīja neko, viena grupa aizsūtīja dabā, kaut kādā pārkāpšanās. Sначала напугали медведям? Jā, jau kortizola mērījums jau viņiem bija jau kā medviedas principi. Un to trešo grupu aizsūtīja uz lielveikalu. Tie, kas bija lielveikalā, viņiem kortizola līmenis pieauga. Tie, kas bija nedarīja neko, viņu līmenis nemainījās, palika tāds pats, kā bija. Kamēr tie, kas bija dabā, kortizola līmenis samazinājās uz pusi. То есть в магазине кортизол увеличивается? Мы переживаем за цены? Или то, что мы это хотим, но не можем позволить? Domāju, ka ir dažādi varianti. Visnotaļ ļoti individuāli. Un vēl arī tāda lieta kā grāmatas lasīšana. Grāmatas lasīšana skaitās ātrākais veids, kā mēs varam samazināt kortizola daudzumu, tad darbojas tā pārslēgšanās. Bet, ja jūs paņemat to grāmatu rokās un nekādā veidā nevarat iebraukt tajā, ko jūs lasāt, bet domas visu laiku maļās par to situāciju, tad, protams, ka grāmata nepalīdzēs. Meditācija ir ilgākā termiņā, bet grāmata ir tik ātrākais. Un tad, Телевизор убирает? Televizors īstenībā es nepieminēju, bet vēl no kroniskā stresa efektiem ir atkarības. Dažādas atkarības, kas veidojās, kā jūs saprotat, cilvēks tur dzīvi neapmierināts ar sevi, neapmierināts arī tā riepa ir izaugusi, pašvērtējums krītās, protams, viņš ir nomākts, serotonīns neizstrādājis. Un tād dažādas nikotīna atkarības, medikamentozās, narkotiskās atkarības, kas mums vēl tur ir, alkoholiskās atkarības, tād arī seriāli, televīzijas atkarības, tā ir skaitā. Un kas tad vēl? Jā, videospēļu atkarības. Tas ir šis uzvedības modelis, kas noteikti nepalīdzēs. Bet kas palīdz,
mazlietiņ piebremzēju, gan parasti pirms es to saku, jo pētījumu finansēja šokolādes ražošanas kompānija, bet pētījumās tās bija par tumšo šokolādi. 40 gramu tumšās šokolādes 6 nedēļu laikā ievērojami pazemināja pētījumu dalībnieku kortizola līmeni. Nu, mans skaidrojums ir, ka tas ir pateicoties magnīja saturam tumšajā šokolādē, un ja jums negaršo tumšā šokolāde, dzeriet kakao. Tagad mums priekšā būs lietainās un vējainās un sniegainās dienas, kā reiz krūzīt silta kakao, nāks tikai par labu. У нас есть первый вопрос, на самом деле. На какие тренировки в атлетике вы посоветуете сходить, чтобы снять стресс? Ну, скорее, снять и быть... Можно вступить? Да. Jau no tā уже с того, что вы приходите сюда, вы уже уменьшаете уровень кортизола и физическими нагрузками вы уже помогаете восстановить. То есть, в принципе, среди наших клиентов очень мало будут с хроническим стрессом, потому что они уже сюда пришли. Я думаю, что у них может он сохраниться. Да, здесь они уменьшают, но если они это не делают целесообразно и не осознают, что они действительно, находясь уже здесь в спортзале, занимаясь, они... Ну, например, если меня заставил врач, я, наверное, больше здесь стресса получу, чем освобожусь, да? Или жена тебя все время, так, хватит уже, сколько там... Да. И тоже вот именно я обращаю внимание на то, если человек не осознает, если он осознает, что он уже, приходя сюда и занимаясь, помогает себе вернуть равновесие в организме, то это наверняка происходит быстрее. Но специальная программа антистресс, она именно предусмотрена на те группы мышц и не мышц, а те системы сердечно-сосудистые в том числе, чтобы помочь быстрее прийти организму в равновесие. Но это уже твоя честь. Да, итак, ну, по поводу, какие тренировки мы посоветуем, быть стрессоустойчивым – это комплексное такое мероприятие, которое не можно, рекомендовать одну тренировку, потому что, как вы сами понимаете, что силовое упражнение на силу, силовое упражнение у нас адаптирует к стрессу, потому что мы получаем в маленьких дозах сам этот стресс, которым мы начинаем варьировать вот это кортизолом, то поднимая его, то опуская. Ментальные классы, которые нам помогут освободиться от напряжения, да, в плечевом поясе, кардио-классы, которые нам позволят отключиться от повседневности, которые повысят наше кровообращение, которые быстрее вымоют этот кортизол. Вот. И поэтому... palielinās sirds spēju adaptēties, jo sirdsdarbības ritms pēc kāda brīža jau palielināsies. Nu, ir bijuši konkrēti pētījumi, kur 3 mēnešu laikā dalībniekiem pēc 3 mēnešu konkrētām fiziskām slodzēm sirdsdarbības ātrums palielinājās par 5%. Un tas, ko dod šīs sirds asinsvadu sistēmas, treniņi ar intervālu metodēm, kurš tu vēl nepieminēji, bet tu vēl pieminēsi noteikti, palielina asins plūsmu par 15%, palielina asins plūsmu galvas smadzenēs. Kas ir ļoti būtiski, jo, kā jūs sapratāt, Ну, также и ментальные классы, когда вы выровняете свою осанку и разработаете свой плечевой пояс, тоже улучшится кровообращение в голове. Конкретно на какие тренировки мы бы советовали, мы хотели бы, чтобы вы к нам уже пришли непосредственно к тренеру на консультацию, которую действительно с ним еще поговорите и составит план из этих тренировок, да, которые будут... Ты не упомянул интервальные тренировки еще. Интервальные тренировки? Да. А что я не упомянул в интервальных тренировках? А ты их не назвал просто. Интервальные тренировки. Да. Силовые, интервальные, кардио и ментальные классы. Круто. Да. И у нас есть разработанная с Лайлой именно композиция этих тренировок, в которых план вам впишут, и посещая их, вы, несомненно, будете стрессоустойчивы. Да? Jā. Un tas arī ir saistīts ne tikai, lai palielinātu savu stresu noturību, bet arī, kad es runāju ar atlētikas treneriem, tad, piemēram, viņi man stāstīja arī par tādu lietu, kā par klientiem, kuri nāk ļoti mērķtiecīgi un trenējuši ļoti mērķtiecīgi, piemēram, atbrīvoties no riepas, tā saucamas riepas, tātad no tauku noslāņojumiem jūsu vietā, bet nav rezultātu. Un tas, kā likums parasti notiek ar vadītājiem, ar augstākā līmeņa vadītājiem, jo viņu ikdiena ir saistīta ar ļoti lielu stresu. Šī līmeņa darbinieki,
kad viņi dodas atvaļinājumā, tad parasti pirmās 2 nedēļas viņi pavada gultā vai nu slimnīcā, vai nu mājās, jo beidzot organismam ir iespēja parādīt visu to buķeti, organismā iestājas atslābums, un var parādīt visu to buķeti, kas organismā ir saslimis un sakaitējies par to laiku, jo nevēl ar hronisko stresu saista arī ļaundabīgu audzējus. Ne tikai ļaundabīgos, bet labdabīgos. Tāpēc, ka imunā sistēma ir atslēgta. Un kā jūs saprotat, ja imunā sistēma darbojas, tā var tikt galā ar šūnu, kas ir aizmirsuši nomirt, pieņemsim, vienkārši izsakoties par to, kā rodas audzējs. Bet ja imunā sistēma pastāvīgi atrodas atslēgtā stāvoklī, tad tādas lietas nenotiek. Un es iesāku teikt, tātad ar treneriem runājot, nāk ļoti uzcītīgi, nāk cilvēks un trenējas, un viņš grib iegūt to formu, it īpaši tagad tuvos vasar, bet treniņi nedod rezultātu, sāk zust pārliecība gan pašam trenerim, gan arī tam, kurš nāk trenēties. Bet lieta ir tā, ka kamēr būs hroniski augsts šis kortizola līmenis, tie tauciņi nevar tā īsteni pazust. Ja viņi pazudīs virspusējiem, apēdot vēl arī pie reizes klāt muskuļus, jo, kā jau mēs sākumā runājām, tad kortizols paaugstina cukuru līmenī, grābi arī no muskuļu šūnām, taisnot arī šī būs dulbaltums, tad iznīcinot muskuļu audus. Un ar laiku tie tauku nogulsnējumi, jo kortizols nav jau pastāvīgi visu laiku augsts, ir diennakts ritms. Normāli tam būtu jābūt no rīta ap 6 līdz 8 visaugstākajā līmenī, ap 10 viszemākajā, lai mēs tādu normāli. Jā, tieši tā. Un tad var organisms sevi dziedēt, ārstēt, veikt dažādas tās pašas glikozes deponēšanu apnēs. Un pat pie hroniskā stresa ir kaut kāda brīža, kad kortizola līmenis samazinās un insulīns var veikt savu darbu, kā jūs saprotat. Bet kā jau mēs runājam, organisms mācās no savas pieredzes un līdz ar ko sagrābs tos taukus un izveidos, uzliks, nodeponēs vēl daudz vairāk, lai pietiktu arī citam laikam. Un tad, ja organisms hroniski izjūt stresu, tad tie tauki nekur īsti nepazudīs. Viņi tikai var pāriet no zemādas vēl uz orgāniem, kas ir stipri nopietna patoloģija, jo orgānu darbība tiek ievērojami apgrūtināta, tiem apkārt veidojas tie tauku nogulsnējumi. Un tāpēc, lai gan trenerim būtu prieks, kad lai arī jums būtu prieks, ir vērts padomāt, ko jūs varat mainīt vienkārši savos ikdienas uzstādījumos, savā attieksmē varbūt. Un, ja ir nepieciešams, tad tieši konkrēti mērķtiecīgi sporta zālē, lai pēc tam tālāk jūs varētu nodrošināt sev to pašu bodybuilding efektu vai ko citu, ko jūs esat vēlējušies izveidot. Хорошо, а как мне понять, действительно у меня стресс есть или его нету? Мне надо сдать анализы или сходить к врачу, или я должен почувствовать, какие могут быть pazīmes? Es domāju, Konstantīna, ka īstenībā visas šīs tevis nosauktās darbības gan nodot analīzes, gan aiziet pie ārsta, tas viss atbilst, neapšaubām, gan sajust. Ну, а чтобы сейчас нашим зрителям может понять? Jā, es saprotu, tu par to slaidi, jā. Es tuliņ pie tā pieķersimies. Es tikai gribēju atgādināt, ka nelolosim ilūzijas par mūsu ārstu noslogotību. Un, ja pie viņiem ieradīsies pacients, kurš vienkārši, kuram nebūs nekādu ārēju tādu kārtīgu kaišu, teiksim, ja? Jo, protams, jā, kuņģģūla tiek ārstēta, sirsniņai tur tiek dotas dažādas zāles, tiek doti diurētiķi, lai palīdzētu izvadīt to lieko šķidrumu, kas uzkrājas un apgrūtina sirds asinsvadu sistēmas darbību. Tas viss tiek ārstēts. Bet, ja tas cilvēks vēl atnāks un paprasīs, es tā kā gribētu saprast, vai man ir hronisks stress vai ne. Nu, ему ответят, jā, слушай. Tad visticamāk, ka ārsts uz viņu tā dīvaini paskatīsies un pateiks, ka... Nē, А может быть и нет. Jā, varbūt arī, es tieši tikko īdomājos, īstenībā, kā maksas pakalpojums noteikti ļoti atsaucīgi varētu izpildīt šādas darbības. Visnotaļ. Un, ja vienkārši ārsts, piemēram, ģimenes ārsts varētu pateikt, ka, samierinieties, jūs novecojat, piemēram, tad... Tad tas ir viens no skaidrojumiem, ka, teiksim, organismā kaut kas nenotiek tā, un ja cilvēks vēlās izmainīt kaut kādu situāciju, tad ārsts saka, samierinieties, jūs novecojat. Bet tajā pašā laikā domāju, ka maksas pakalpojumā mēs varam arī mazliet novecošanas procesu attālināt. Bet tagad tās konkrētās pazīmes, dr. Lisa Rankina, amerikānieta, ja es pareizi sapratu, viņa ir apkopojusi 10 pazīmes, kas varētu liecināt par to, ka jums ir pārmērīgs kortizola daudzums. Viena no pirmajām lietām ir saistīta ar neizgulēšanos. Cilvēki, kuriem ir hronisks stress, bieži sūdzas par to, ka viņi vai nu nevar aizmigt, vai nu pamostās ap 2 naktī un vairs nevar iemigt, tāpēc, ka domā par neatrisināto situāciju. Cits variants, pat ja jūs labi guļat, jūs tik un tā, pieņemsim,
Ideāli mums vajadzētu 8 stundas miega, kāpēc vismaz 8 bez pārtraukumiem, tas ir saistīts ar tā saucamo augšanas hormonu. Jo tikai pēc 8 stundu miega tas spēj iedarboties un veidot dažādas jaunas anaboliskas funkcijas, tad to, ko darītu, atjaunot organismu. Savukārt, cilvēki gados, pēc 50 gadiem, pēc 60 gadiem, viņiem dažādu iemeslu pēc varbūt traucēts miegs, un tāpēc šis augšanas hormons nevarēs izstrādāties un nevarēs sākt darboties. Lūk, tātad, pat ja jūs labi guļat, jūs tik un tā jūtaties noguris, tas ir saistīts ar virsnieru izsīkumu. Kad mums hroniska stresa dēļ ir tik ļoti izlietotas rezervītes, mūsu adrenalīna, noradrenalīna, kortizola rezerves, jo šie te hormoni palīdz mums mobilizēties, palīdz sasprindzināties, izjust šo te tonusu, bet tad, kad virsnieris ir iztukšots, virsnieru rezervītes ir iztukšotas, tad mēs patiešām pat gulējuši visu nakti no rīta nevaram piecelties, jūtamies ļoti slikti un ļoti neizgulējušies. Un ja mēs esam neizgulējušies, tad mums ir vājāka koncentrēšanās spēja, ja mums ir vājāka koncentrēšanās spēja, mēs pieļaujam vairāk kļūdas, traumas darbā un vēl daudz kas cits. Es negribu uzskaitīt šo kaskādu, uz ko tas viss tālāk aiziet. То есть, получается, если один гормон, как кортизол, возрастает уровень, то другие гормоны, как тестостерон, он падает? Jā, protams, bet un arī mans pieminētais insulīns, tas tiek inhibitēts, kamēr darbojas kortizols. И соматотропин тоже падает? Jā. Да. Okay. Lūk, tātad par svaru pieaugumu es jau pārstāstīju, par saaugstēšanos un infekcijām. Kā jūs saprotat, ja imunā sistēma ir atslēgtā stāvoklī, tad tas ir saprotams un izskaidrojams, kāpēc cilvēki, kuri cieši no kroniska stresa, bieži saaugstējas un bieži slimo ar dažādām infekcijas saslimšanām. Kā arī pēc neveselīga ēdiena mēs jau pārunājām, kas saistās ar to, ka vajadzīgs ir ātrie cukuri. Связано с метаболизмом, да, что нарушается полностью метаболизм. Jā. Da? Jā, tieši tā, jo mēs runājam, ka šūnās ir bakts, kaut gan cukuru līmenis asinīs ir augsts, bet šūnas viņu nesaņem, jo nav insulīna, kurš varētu viņus tur nogādāt šūnās. Un tāpēc organisms smadzenes kliedz, mēs esam izsalkuši un mēs dodamies meklēt ātros ēdienus, lai varētu ātri sevi pabarot un pacelt cukuru un sliktos taukus. Tātad nākamais par galvas un muguras sāpēm es pieminēju, kā pie kroniska stresa pazīmēm. Ar darba stresu bieži vien tiešām tiek saistītas tieši muguras sāpes. Ja sākotnēji mazās devās kortizols samazina tās sāpju sajūtas, mēs nejūtam, bet pie kroniska stresa taisnīgi otrādāk sāpju slieksnis pazeminās un mēs esam neiecietīgāk pret sāpēm. Tā, seksuālās attiecības piedzīvo kritumu, gremošanas traucējumiem nevajadzēja atkārtoties. Un bieži izjūtat trauksmi un bieži izjūtat skumjas. Jā, tas ir pārsūtot failu formatējums ir mainījies. Par trauksmi es pieminēju un par skumjām arī. Он вызывает трауксми. Трауксми – это тревога. Тревога. То есть это такой 9-1-1, 1-1-2. Да, мы в уме играем самые худшие сценарии, проигрываем постоянно и не можем отвязаться от этой ситуации, от этих мыслей и сами себя все время пугаем. Организму все равно, является ли угроза реальной или выдуманной. Совершенно без разницы. Организм реагирует одинаково. Да, просто эта угроза может быть с физически связанной нагрузкой, когда мы потратим эту энергию, либо без нее, когда мы пойдем, ляжем спать, мы даже успокоимся, а сахар этот в крови так и остался. Вряд ли мы успокоимся, мы пойдем в Макдональдс, например, или еще куда-то. За фастфудом, потом ляжем, и потом это все куда-то отложится. А потом мы опять вернемся к пугающим мыслям, естественно. Угу. Отлично. Jā. Varbūt jums ir vēl kādi jautājumi. Вы такие красивые, но это не вопрос. Jā, tas nav jautājums, paldies par komplimentu. Есть ли разница, как приспосабливаются к стрессу профессиональные спортсмены и спортсмены-любители? Es domāju, ka pilnīgi noteikti ir starpība jau sākot, bet tas ir jāskatās uz kopējo dzīvesveidu. Profesionāliem sportistiem jau visas darbības ir pakļautas, sports ir viņu darbs. Un līdz ar ko, jūs arī, kad ejat uz darbu, jūs mobilizēties. Tad viņu organisms ir pieredze pie lielākām slodzēm. Te Konstantīnam ir lieliska pieredze ar to, ko es saucu par komforta zonu un ko Konstantīns sauc vienkārši par darbu. Tad organisms ir pieredze pie konkrētas slodzes un vienkārši nereaģē tur nekādi īpašie vai anaboliskie procesi vai kādi citi vai gluži pretēji tauku samazināšanas procesi nenotiek. Kamēr tam, kurš ir vienkārši, kurš ir sportsmeni ar biķiem,
Viņš atnāk sākumā uz zāli, tas jau ir saistīts ar stresu, bet apsveicam, viņš ir atnācis. Un šeit, tā kā tas nav viņa pamatdarbs, tad mobilizācija nenotiek tik ārkārtīgi spēcīga, kā tas būtu profesionālam sportistam. Un ir ļoti daudz blakus domu. Un tās nesakārtotības, kas ir ārpus sporta zāles, kā mūsu katru dzīvē, viss kaut kas var notikt, var saplīst ūdens caurule, var, jebkurā mirklī. Un es gribētu teikt, ka drīzāk ar ikdienas habitus, ar ikdienas uzvedības veidu, jo profesionālais sportists, paņemsim arī to, būsim reāli, viņa gribas spēks ir, es gribētu teikt, iespējams augstāks nekā sportistam, kuram tas ir hobijs. Tajā pašā laikā varbūt gluži otrādi arī, varbūt tas, kuram sports ir hobijs, ir parādījis un demonstrējis ļoti, ļoti lielu gribas spēku. Bet tomēr parasti ar sevis pārvarēšanu saista profesionālo sportu, un tieši dēļ šiem pamatu uzstādījumiem, kā es minēju, stresa noturību ietekmē arī mūsu attieksmi pret situāciju, attieksmi pret cilvēkiem, tā skaitā arī attieksmi pret sevi. Un profesionāliem sportistiem pret sevi laikam ir mazliet savādāk kritērija nekā tas būtu sportsmenu ļubīķi. Es nezinu, vai es visai прецизно pateicu. Константин, varētu vairāk pateikt varbūt par... Смотрите, у спортсменов получается, что так как постоянные тренировки, постоянные стрессы, то его гормональный фон, он более сбалансирован, и да, в какой-то момент ему нужен высокий уровень кортизола, но у него и быстрое и восстановление. То есть эти волны у него глубже и выше, и поэтому предстартовое его состояние должно быть, да, будораживающее, стрессовое состояние. Сам старт должен произойти, но он должен со свежими мыслями, с ясной головой, и после соревнований у него происходит хорошее восстановление и хороший сон, и не влияет. Поэтому, как у здорового человека, просто у него это на другом уровне, то этот гормональный этот фон, да, то есть он сбалансирован, он līdzsvarā. Un kāpēc tu runāji, es arī noformulēju vienā teikumā, tas, par ko mēs arī runājam, patiesībā viņam ir augstāks stresa noturība profesionālam sportistam, jo viņa organisma adaptācijas spējas ir daudz augstākas, būsim godīgi, nekā sportistam, kuram tas ir tikai hobijs. Jo viņa organisms jau ir, un kā arī Konstantins teica, tas stress ir pārējošs. Ir treniņš vai ir sacensības, pabeidzās situācija un stress ir beidzies. Organisms var atjaunoties. Kamēr varbūt ar sportsmenu бицепс так гluži nenotiek. Bet tas ir mans pieņēmums. Да. Ну что, в принципе, в общем, кортизол именно с физическими нагрузками и опасен для и спортсменов, любителей, и для вообще тех, кто начинает заниматься. Может быть, нам нужно было сказать основную мысль, что кортизол, он является катаболическим гормоном. Да, я вот об этом и хотел сказать, что он способствует распаду мышечных волокон, когда очень много кортизола. Он ухудшает синтез белка, то есть метаболизм и распад белков, и все это ухудшается. И поэтому какие-то разговоры о том, что увеличение мышечной массы, либо увеличение силовых показателей, он вообще закрыт. Пока происходит процесс сломать, это не строить. Да. Это нормально, организм тоже понимает, что... Да, он и способствует, что чувство перетренированности, да, он все время я заставляю себя идти, и нет результата, я все равно заставляю. Чем больше я не верю в свой результат, я хочу больше тренироваться, и это все работает кортизолом. Да, именно, и это идет на иссякание надпочечников. Поэтому потом уже такой спад энергии, уже нужно себя все больше и больше заставлять, а энергии-то не хватает. Вообще-то мы хотели так, чтобы было весело. Да, мы договорились с тобой испугать, а я буду, кортизол это нормально, это, друзья. На самом деле еще хотел бы повторить Лайлу о том, что он тоже с точки зрения похудения, что получается замкнутый круг. Мы получили стресс. Организм дал задание кортизолу, выделить кортизол, который мобилизирует все энергетические источники, самые быстрые, да, те, которые сейчас есть там, в печени, в крови, ну и так он начинает доставать из мышц, расщепляя белок, эту энергию.
Мы получили стресс, энергия есть, но клетки все равно дают задание, что, слушай, а мы этого ничего не получили. Мы голодаем. Мы вроде бы там пережили, один стресс прошел, вроде бы все нормализовалось, кортизол ушел, инсулин делает свою работу, у нас эта вся энергия отложилась, очередной стресс, и мы получаем очередную порцию энергии, опять мобилизация, опять мы должны сейчас работать, не знаю, там, таскать, нести, бегать, а мы все равно, мы начинаем заедать, потому что все равно нам нужны углеводы, клетки не могут получить. То есть получается замкнутый круг, и если мы действительно, у нас все время хронический стресс, то никакой речи не идет о похудении. Нет. Речь идет о занятиях, речь идет о медитации, даже где-то о еде. Да? Какие ты могла дать рекомендации? Я еще хотела про, есть изменения тоже tajā, kā mums ēstgribas traucējumi no kroniskas. Tikai tātad tās izmaiņas gremošanas sistēmā, kur jau novērojam traucējumi, bet pašā ēstgribā. Un ir cilvēki, kuri saistībā ar stresu ēd vairāk, ātrāk un vēl kaut ko neveselīgāk, un ir cilvēki, kuri pārstāj ēst. Un tie, kuri pārstāj ēst, viņi vienkārši nevar, kamēr izjūt stresu, viņi nevar neko iest. Un tas var vilkties kaut kādu laiku, un viņi patiešām tajā brīdī novājē. Bet atcerēsimies, ka viņi novājē не tikai uz tauku rēķinu, viņi novājē uz muskuļu rēķinu. То есть фигура пострадала. Jā, jo patiesībā jau viņi ir palikuši tievāki, bet tas ir optiskais māns, jo tie tauki, kas ir pazuduši no zemādas, un arī muskuļi, kuri ir pazuduši, ne pavisam, protams, tātad tauku nogulsnējumi veidojas ar iekšējiem orgāniem. Un tāpēc patiesībā, ja vizuāli cilvēkam liekas, viņš ir novājējis, tad īstenībā svars viņam parasti nemainās. Vai gluži otrādi ir šī tendence, vienu brīdi svars kristies, bet pēc tam būs ļoti strauja tendence svara pieaugumam, kas atkal ved uz nekurienu. Līdz ar ko sabalansētība, viennozīmīgi primāra sabalansētība. Un darīt tās lietas, kuras jums patīk, kas, viennozīmīgi darīt to, kas jums patīk un sagādā prieku, tāpēc, ka tādā veidā jūs vairosiet dopamīnu. Un dopamīns arī ir brīnišķīgs līdzās endorfīniem, serotonīnam. Jā, arī tā skaitā dopamīns ir gandarījuma sajūtas hormons. Kad jūs esat pārvarējuši sevi, jūs esat kaut ko paveikuši, nevis hormons, es atvainojos, bet neurotransmiters, tad izdalās dopamīns. Dopamīns patiesībā vēl te viņu sasaista kā vienkārši, ka tas ir apbalvojuma neurotransmiters. Patiesībā dopamīns veicina ķermenī atmiņu. Viņš palīdz atcerēties to, no kā ir bijis labi. Un mēs esam kaut ko paveikuši un sajutuši patiešām enerģijas pieplūdumu, izjutuši gandarījumu, prieku, lepnumu par sevi. Un ir izdalījies dopamīns, un mēs atceramies, kas mums dod tās pašās sajūtas. Un sporta zālē viennozīmīgi līdzās endorfīniem, ko jūs iegūstat trenējoties, jūs arī pārvedat sevi. Jūs katru reizi ejat ārā no komforta zonas un pārvedat sevi, un tas arī ir saistīts ar dopamīnu. Apņemaši, kas mums ir oksitocīns, tātad savstarpēji tuvas uzticēšanās pilnas attiecības. Izjūtat kronisku stresu, apzināti ieplānojiet tikšanās ar draugiem, bet tādas tikšanās vēlams, kur pēc vienas atpūtas nav jāatpūšās veselu nedēļu, mēdz būt arī tā. Bet tādas sarunas, siltas tikšanās vai ko jūs tur darāt, lai jūs varētu patiešām izjust šo savstarpēju uzticēšanos un atbalstu, kas ir jūsu starpā, kas ir tikai starp labiem, tuviem draugiem vai tuviem ģimenes locekļiem. Un šīs lietas viennozīmīgi palīdz. Tad arī visādas vistas, gaļiņas, C vitamīni. Tu gribi, Konstantin, pastāstīt? Нет, у нас есть еще один вопрос. Как диеты и недоедание? Это тоже влияет на кортизол? Как? В смысле вопрос? Как недоедание действует на стресс? Они увеличивают стресс? Да? Jā, protams, tāpēc, ka, kā jau jūs dzirdējāt, organismam vajag to enerģiju, smadzeņu šūnām vajag enerģiju, un ja mēs nepietiekoši saņemam uzturvielas, tad atkal organismam ir jāķers klāt pie noārdīšanas, un pie tā, kas jau ir jānoārd kaut kas no tā, kas jau ir, un šī neēšana līdz ar ko pat par sevi organismam ir stresa faktors. Organisms stress ir tikai reakcija uz to, kas ar mums notiek. Un organisms reaģē tā kā var, viņš, protams, mobilizē, jo tā kā šūnām trūkst barības vielu, tad organisms mēģinās celt to cukuru līmeni asinīs. Bet atkal tas ir nonsens, tāpēc, ka cukuru līmenis būs asinīs, bet nenonāks šūnās. Un tad
Badošanās izraisīs mums vēl virkne citu efektu, ka mums būs ļoti gribēsies kaut ko ēst, bet mēs nekādu nevarēsim sev to atļauties, jo mēs esam tā kā nolikuši mērķi, ka mēs badojamies. Skatoties, kāda badošanās, ja jau sākotnēji tā ir terminēta, piemēram, сейчас же идет великий пост, мне кажется. Уже наступило время, я не знаю, я не слежу. Un tātad konkrēti ierobežojumi uzturā, organisms tam adaptējas un pielāgojas. Kad šis process beigsies, pasākums beigsies, organisms atjaunos savu līdzsvaru, jo tajā vispārējā adaptācijas sindromā, kuras jums visu neizstāstīju, sākumā ir tā trauksme, ka mēs mobilizējamies, pēc tam notiek adaptācija. Pārēji nekas nemainās, mēs esam it kā parasti, piemēram, situācija, sastrīdamies ar kolēģi. Sākumā mēs tur saskrinti plecu joslu, kliedzam, balss tāda spalgāka, paliekam sarkani bieži vien, ja tās ir arī šīs simpātiskās nervu sistēmas reakcijas. Esam izkliegušies, pabeiguši, bet konflikts turpinās. Nav atrisināts konflikts. Mēs aizējām mājās. Rītdien, kad mēs atnākam uz darbu, mēs taču vairs neesam ne sarkani, ne kliedzoši. Mēs atnākam un darbojamies kā parasti, bet situācija nav atrisinājusies. Tas, ko jūs redzat ārēji, tas izpaužās, tā ir adaptācija. Organisms ir pielāgojies, bet situācija nav atrisinājusies. Tas nav līdzsvars. Nākamās, tad, ja tas šādi turpināsies ilgi, iestāsies izsīkums. Jo mums katram ir tik liels rezerves orgāniem, kādas tās ir. Un tā skaitā, no kurienes ņem barības vielas. Un, kā jau es minēju, izsīkums ir trešā pēdējā vispār adaptācijas sindroma stadija, kas beidzās kā likums ar individu nāvi. Bet, ja es esmu izvēlējusies, piemēram, vadoties vienu dienu nedēļā atslodzes dienu, tas ir terminēts pasākums, organisms ir sapratis, jā, tas būs stress, bet viņš tam pielāgosies. Ja es regulāri turpināšu šīs vienu ūdens dienu nedēļā, tas neliks organismam krāt papildus taukus. Ja es tā izskaidroju pietiekoši saprotam. Понятно. Вообще, очень хайпально. А что мы могли бы пожелать, на самом деле, в завершении нашего вебинара? Что меньше, наверное... Счастье и любви. Да, меньше переживать по мелочам. Правильно? Желать это, конечно, можно, но если человек чувствительный, таким родился, то меньше он не будет переживать. Палец кверху, улыбка до ушей, да? Это годится? Делать физические занятия, посещать клуб, обратиться к нашим тренерам-консультантам, которые составят план, да? Кушать больше белка. Не только белка, я думаю, и зелени, так как там разные микроэлементы и витамины. Хорошо восстанавливаться, спать не менее 8 часов. Стараться не удлинять свою тренировку, чтобы не довести себя до перетренированности. Так как после 50 минуты опять начинает кортизол расти, поэтому лучше завершать тренировку на 45 минуте. Да, я тут еще вычитал, что чеснок. Да, витамин С, да, и кушать чеснок. Если мы почувствуем с тренерами, что от вас пахнет в зале чесноком, то мы точно поймем, что вы в программе антистресс. Да, заботитесь о себе. Это я, наверное, хотела действительно пожелать. Самое главное – это заботиться о себе. И если человек понимает, что с ним в какой момент происходит, что у него там внутри происходит, на физическом уровне в том числе, он может с собой управлять, он может руководить собой. И, наверное, кому-то это будет путь через осознанность, кому-то еще что-то. Но самое главное, естественным образом повышать все вещества, свои нейротрансмиттеры, которые помогают нам чувствовать себя хорошо, такие как допамин, эндорфин, серотонин. Хотите повысить серотонин? Посмотрите, например, свои предыдущие награды. Полистайте, свои дипломы. Это поднимает нашу самооценку, тогда выделяется серотонин. Помните, я говорила, что от перфекционистов не хватает серотонина. У них уже будет... Вот. Так что просто любите себя, заботитесь о себе. И побольше обнимашек. Да. Обнимашек побольше. Хорошо, друзья, на самом деле, если у вас есть вопросы, то обращайтесь к нашим тренерам. Непосредственно можете писать, видео останется на канале Атлетика. Вы можете дополнить своими вопросами, мы с радостью могли бы на них ответить, правильно? Да. Да? Да, можем дистанционно. И тогда на этом вопросов больше нет, видео у нас будет в памяти, и на этом все тогда? Да. Тогда побольше улыбок, встречных улыбок. Спасибо вам. Вам спасибо. Встречаемся уже в реале. До свидания. Хорошего отдыха.